sportisti nevar paskaidrot, kas tieši piesaista šim sporta veidam, bet katrs čempionāta posms tiek gaidīts ar nepacietību, lai varētu izmēģināt spēkus bezceļu braukšanā, kas ikdienā nav iespējams. Vienreiz pamēģināju un viss, to nemāk izskaidrot, kāpēc patīk un kāpēc piedalās, bet tas ir kā hobijs un to vairs nevar vairs aizmirst. Tas ir iekšā jau un viss. Varbūt arī tas, kad man tas ir praktiski tā, ka kaut kāds brīdis, kad var arī atpūsties un nav jādomā par darbiem, kaut kā tādu. Trofija reida čempionāts nav tikai māku izbraukām pa sauzumu un mežu, bet arī komandas darbs, kur iestiekot tupjos, var vērot, kā dalībnieki savā starpā komunicē un darbojas gan ar vinčām, gan trosēm, lai mašīnu dabūtu ārā. Cilvēkiem nozīstos citu uz dubļu vannām šeit noteikti dzīvē to var dabūt. Viņam tas patīk. Katrs sacensību apmeklētājs bija izvēlējies sev atbilstošu skatu vietu, kur vērot notiekošo. Cits uz kāda paaugstinājuma, cits pļavā vai mežā, kur norisinājās aizraujošākie momenti. Arī jaunākajai paaudzei patīk trofija reidas sacensības, un iespējams kāds no viņiem arī nākotnē turpinās šīs tradīcijas. Man te ir draugs, kuram tikko nojuka motors un izstājās. Vai tev patīk šādas sacensības? Jā. Kas tieši tev patīk? Braukšana pa dubļiem. Pašam arī gribētos? Jā. Parādās zvaigznes, nāk nakts, lai vienuļai meitene aiznes. Nāk nakts, viņa darina asaru brelles un izrotā guldu un izrotā lelles. Liels paldies! Veiksmi, ka sāk strādāt!